Kā šādi video rodas? Varbūt mums arī vajag paprasīt policijai, lai mums pasēdētu aizmugurē un izrautu policijas mašīnu reidā. Kas zina, varbūt noķersim kādu, kurš brauc uz 103 pa pilsētu vai uz 200 pa šosei. Tā mašīna jāaptur vai pietiek viņai redzamai būt kadrā un tad aizsūt vīdi? Ir jānoķer. Fiksē automātiski. Fiksēt viņš automātiski. Bija video, ka Volvo uz 197 parods garām šitādai mašīnai laikam, ja? Tad Volvo ir jādabū mierā, lai paņemtu no viņa galvā. Nu, ja gadījumā nesanāk, teiksim tā, viņš aizbēg projām, tad uzsāc lietvadību, numurs mašīnas piefiksēts, tad uzsākam lietvadību un uz izskatīšanu, tālāk viņu meklē mašīnas īpašnieku, izsauc uz izskatīšanu, tad mašīnas īpašniekam ir jānorāda, kurš tādā brīdī sēdējas pie stūres, lai viņu saukt pie administratīvas atbildības. Ir jau tādi, kas nesniedz, un tad ir attiecīgais pants par ziņu nesniegšanu. Jā, tas nepaliek tā kā uz pauzes. Jā. Viņš pasaka, es nezinu. Viņam īpašniekam ir jāzina, kam viņš dod mašīnu. Bet viņš, ko rāda, to arī fiksē. Tas viss notiek filmēšana, viss šitais ir piefiksēts, visas kameras. Un, ja tagad mums priekšā kāds būtu lielā ātrumā, viņš saprast arī tas, ko redzam, to fiksē. Jā, mēs redzētu, kāds braukt ātrāk, tad vienkārši... Fiks jāpārslēdz? Nav jāpārslēdz, vienkārši var apturēt, pēc tam ierakst, pastīties, cik viņš brauc. Viņš ieraksta abas visu laiku? Visu laiku. Ļoti labi. Visas priekš, aizmugurs, sāns. Ja tu redzēji, ka palido, tad patien apakaļ zini, ka būs tur video taču kaut kāds. Kā viņš ir iestatīts, ka viņš teiktu, ka pat raku? Kā grib. Šeit uzliec ātrumu, kādu grib. Kaut vai no 20 km/h. Jā, dzīvojamā zonā, piemēram. Jā, tad visu laiku, tev pašam jāatsko zīmes. Dūks galvā pēc brīža. Jā, un jāpārslēdz. Un tā kamera var kaut kā arī pamanīt tur kaut kādas OCT trūkumus? Jā, tikko kā šitā sāna kamera stāvošu nolasīja apstājušos stāvošu Renault Master. Nav, ja? Viņam nav tehniskā, jā. Bet viņš stāv. Mēs neko nevaram pārmest, viņš stāv, viņš tur stāv jau gadu, vai ne? Jā. Bet to visu viņš redz, tehniskā apskata nav redz, nav OCT redz, ja? Jā. Mums jau tik tā liekas, ka policija izbrauc ielās un piu, visu reiz noķer. Mēs braucam jau labu brīdi un visi brauc diezgan prātīgi. Un tam man rodas ideja, ka man šķiet, ka labākais satiksmes mierinātājs īstenībā ir lietus. Nevis tur kaut kādi ir radari, vidējais ātrums, traferēts, netraferēts mašīnas. Vienkārši lietus. Tas nomierina visi cilvēks, visi brauc lēnāk. Uz ielām arī ir vairāk mašīnu, laikam tie, kas agrāk gāja kājām lietas laikā brauc. Arī te neviens nebrauc, otro skūteru arī neviens nebrauc. Tātad ļoti mierīgi satiksme. Man liekas, ka latviešu estrāde bija par tādu dziesmu. Lietus nomierina mani vai kaut kas tam līdzīgs. Tā būs par satiksmi. BMW vadītāji, pa labi, sekojam, lūdzu, sekojam. Ieliņā var ievarot. Atļautu ātrumu viņi sasniedza labrīt pēc māku guņu ieslēgšanā. Atceros sen apakaļ. Dokumentālists Ivars Seleckis teica, ka nevajag nekur skriet. Nostājies ar kameru normālā vietā un notikumi atnāks paši. Apmēram tā viņš teica. Būtībā ar kameru vai ar radaru starpības jau nav. Ja tu brauc vienkārši ar pārējām mašīnām plūsmā, tad tev kāds kaut kad var būt piebrauc un apdzen. Bet ja tu stāvi ceļa malā, tev pabrauc garām šausmīgi daudz mašīnu. Milzīgi atšķirās tā matemātika. Tu esi stāvošs vai braucošs. Labi, varbūt pretim braucošo it kā ir gana daudz, ja tu esi plūsmā. Bet arī tas ir divreiz mazāk nekā, ja tu stāv un tu abas puses ķer. Un ja tu ķer pretim braucošu, tev jāpaspēj apgriezt riņķi un dzīties pakaļ. Arī nav baigā ērti. Jā, stāvēšana malā ir laba lieta, vienīgais, ka cilvēki uzreiz sāk ziņot. Tikko ierauga policija ceļa malā. Tas 140, tas ir žirgts, tas ir fiskultūrietis. Tad bija atļautais 100, tātad, tur gan īsti super bingo sanāk. Tā kā mēs braucām, nebija nekas. Un tagad, kad mēs apstājamies, mums tās lampiņas mirgu, mēs esam ļoti pamanām. Sociālā kustība notiek, cilvēki mums ir atzīmējuši tur, kur mēs atrodamies. Bet viņam sots sanāca, cik liels viņam ātrums bija? 40 plus, ja? 41 plus, 160 līdz 220. Tad pār 100 eiro un 3 soda punkti, ja? Jā. Un
tur baigi mainās, ja būtu 50 plus, tad atkal būtu jau tiesības nost, ja? 51. Ja būtu 51, tad jau ir tiesības nost uz kaut kādiem mēnešiem. 3 mēnešiem. Es jums gribu izstāstīt vienu gadījumu, kādu es vakar piedzīvoju. Braucu pa Brīvības ielu un pie Teikas krustamā dzird, ka kaut kur bāku guņi. Ieraugu Jāno Džucijas puses tā kā brauc ugunsdzēsēju mašīnu. Es piestāju pirms krustā, nu lai viņi tā kā var braukt, kur viņiem vajag. Tā brīdī es pamanu, ka man pa blakus josla mašīna tā kā mierīgi vīkšās pār tam krustojumam un ugunsdzēsēju tuvu. Es esmu tā kā uztaurēju, vēl viņš tā kā pamostās, ka nevajag braukt tur. Un tad es ieraugu, ka viņš turpina braukt. Tā līdz ar degunu tai policija, ne, bet ugunsdzēsēju mašīnai. Un es ieraugu, ka viņam galvā ir šitāds austiņas siluetā. Es domāju, kas tas ir par cilvēku, kurš brauc ar tādām austiņām, neko apkārt nedzird un gandrīz nones to ugunsdzēsēju mašīnu. Nu, kaut kā tālāk satiksmē braucamies, viņi ierauga sev blakām, pastos viņam pat nolausts ir labais spoguls, mašīnā mētājās kaut kādas mantas, un viņš jau sēž ar tam savām austiņām galvā. Nu, šoreiz viņam paveicās, bet mēs neviens negribētu, lai tāds cilvēks mums brauc pretī, vai ne? Nu, nedrīkst braukt ar telefonu rokā. Nu jā, tāpēc tam ir mašīnas, tās visas brīvoroku sistēmas, vai arī tādiem cilvēkiem, kas ir kaut kādi kurjeri, kas ar busiņiem lēk ap, viņam vienmēr ir vienā ausī kaut kāds Bluetooth. Bet nav labi, ja tev ir abas ausis galvā un tu vispār tā kā tankā nedzirdi neko. Tātad, ja mēs gribam tās brīvroku sistēmas, nu atceramies, tad liekam vienā ausī, bet neliekam ciet abas ausis. Vai arī ieslēdzam mašīnas to sistēmu, un tad mums skanēs pa visu mašīnu, bet mums nekas nebūs rokās. Nu, padomājam, bet nu neliekam lūdzu galvā austiņas tā kā tāds pa DJ taču, kas spēlē un miksē. Viņi arī liek uz vienas ausu un otru klausās, kas apkārt notiek. Sastrēgums nav viņiem pateikt, ka labāk Jāņus sagaidīt bez telefona. Labdien, valsts policija! Interesanta saruna bija. Vadīt apliecību, lūdzu. Šitādā mašīnā noteikti ir hands-free, tikai slinkums pievienot. Nu, Q5 loģiski, jā. Tikai nemācēšana 2 kursus. Nu, kāds ir sots, tad ko viņi var dabūt par tādu? No 25 līdz 100 eiro. 25 līdz 100 eiro par mobilā telefonu lietošanu pie stūras. Jā. Bet, nu, minimālais, sievieti visu atzina vainīgi, un minimālais sots būs 25 pārkāpumi, man nav bijuši. Kādreiz bija vēl brīdinājums. Tagad brīdinājums izņemts ārā. Nu, jā, tagad tik daudz to telefonu agrāk bija, nu tā, ka nu, jā, pārāk daudz viņi bija. Tas mējas un tas ozolu lapas, pilna mašīna. Tas man atgādināja, ka drīz taču būs Jāņi. Un uz Jāņiem ir viena dīvaina lieta. Mēs visi braucam svinēt.